Pašnodarbinātās personas otrs nodoklis, ko maksā, tātad papildus iedzīvotāju ienākumu nodoklim, katrs pašnodarbinātā persona maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Pašnodarbinātā persona savus valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas deklarē un aprēķina tātad reizi ceturksnī, iesniedzot pašnodarbinātā ziņojumu, kurā tātad norāda apliekamo objektu un attiecīgo likmi. Likmi atkarībā no tā, vai mēs esam, tā teikt, parasts pašnodarbinātais vai mēs esam pensionārs. Aprēķināšanas kārtība, tātad ar sociālās apdrošināšanas iemaksām apliekās vai likme vai objekts minimālais ir 620 eiro, jeb minimālā darba samaksa. Protams, mēs varam iemaksas maksāt arī no lielāka, tā teikt, vai faktiskā ienākuma, bet minimāli, jeb mazākais, no kā mums būtu jāmaksā, pilnā likme ir 620 eiro. Gadījumā, ja mūsu ienākums nav šie 620 eiro, ko tad? Tad ir gadījuma versijas ir divas, tātad pirmkārtām, ja mēs zinām jau uz priekšu, ka tā nebūs, tātad, ka mēs nesasniegs mūsu ienākums, ieņēmumi mīnus izdevumi nesasniegs šos 620 eiro, tad mums ir pienākums vidam par to paziņot. Tātad iepriekšējais ceturksnis, pēdējais mēnesis, mums ir jānoziņo, ka nākošajā ceturksnī mūsu ikmēneša ienākums nepārsniegs vai nesasniegs šos 620 eiro, tad mēs varam šo lielo likmi no 620 eiro nemaksāt. Ja neesam paziņojuši, tad jāmaksā neatkarīgi no tā, kāds ir faktiskais ienākums. Otra lieta, ja mēs maksājam no šiem 620 pilno likmi, tad mums vēl ir otra likme, kas ir 10% tautā iesaukts par pensijas nodokli, kas ir jāmaksā no faktiskā ienākuma. Tātad, ja nesasniedzam 620, tad no faktiskā ienākuma samaksājam 10% pensijas nodokli. Ja pārsniedz ienākums 620, tad varam izvēlēties no 620 maksāt pilno likmi un no faktiskais ienākums mīnus tie 620, no tās starpības maksā 10% likmi. Tāda nosacīta sarežģīta kārtība, bet ievērojama kārtība veidojās tātad mums kā pašnodarbinātāja personai attiecībā uz sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām. Attiecībā par darbiniekiem, ja mums tiek nodarbināti darbinieki, tad darbiniekiem mēs aizpildām darbdevēja ziņojumu un atbilstoši darba samaksai maksājam sociālapdrošināšanas iemaksas, tātad atbilstoši, kā parastais darba devējs, ja tā var izteikties, tātad 32,04, ir mums likme, attiecīgi, tātad tas ir tas, ar ko mēs apliekam darba samaksu darbiniekam, un attiecīgi maksājam šo nodokli katru mēnesi, tātad nav ceturkšņa atskaita, ir mēneša atskaita.